Lai Wordā noformētu lapas pusi, mēs varam izmantot cilni Page Layout, bet pirms tam es ieslēgšu neredzamos vadības simbolus, lai mēs redzētu, kādas opcijas mēs lietojam. Page Layout. Uz lapas dokumenta rakstītā daļa, jeb rakstlaukums, izveidojas noteiktā veidā ar atkāpēm no malām. Šīs atkāpes no malas var regulēt uz lineāla, pārstīpjot šo te balto daļu. Tāpatās arī uz vertikālā lineāla augšu un apakšu. Bet ļoti bieži mums ir nosacījumi, kad mums vajadzīgi precīzi uzstādījumi šīm atkāpēm, un tam mēs lietojam ikonu margins. Ja mēs neredzam šajos te uzstādījumos jau sagatavotajos mums nepieciešamās atkāpes, izvēlamies komandu Custom un liekam 2 cm, pārlecu ar tabu 2, 3 un, piemēram, 1 cm. Šeit ir paredzēts 3 cilnītes, margins, paper, layout. Atkāpēs no malas šajās te robežās var arī uzstādīt iesienu malu guteru. Priekšskatījuma daļā var redzēt, kā tas veidojas. Atstāšu uz 0 un izvēlēties šīs iesienu malas virzienu no kreisās malas vai no augšas. Tepat var arī dublējas komandu orientācija, vai lapa ir vertikāli vai horizontāli. Priekšskatījuma daļā to var redzēt. Un, ja mums ir daudz lapas, vairākas lapas, var šīs te atkāpes uzlikt spoguļa attēlā, var izvēlēties 2 lapas puses teksta uz vienas lapas loksnes vai arī bukleta formātu. Visās šajās te sadaļās var izvēlēties vai pielietot visam dokumentam vai no šīs vietas uz priekšu, un kad būs dokuments dalīts sekcijās, tad arī vai šai sekcijai vai no šīs vietas. Apstiprināšu visam dokumentam. Tālāk lapas orientācija ikona. Vertikāli vai horizontāli visam dokumentam. Turot kontrolu taustiņas samazināšu dokumentu zūmu. Var redzēt, ka visam ir uzstādīts horizontālās lapas. Atcēlu. Tālāk papīra izmērs. Ja neapmierina kāds no piedāvātiem, šobrīd ir izvēlēts A4, var paņemt komandu citi papīra izmēri un uzstādīt savus. Dokumenta teksta dalījums kolonnās. Iezīmēšu kādu teksta daļu. Komanda kolonnas. Izvēlēšos 2 kolonnas. Iezīmētais teksts ir sadalījies 2 daļās. Pirms kolonnām ir automātiski ievietojies sekcijas pārtraukums. Tas nozīmē, un šeit viņš beidzās, tas nozīmē, ka šeit ir kāds cits noformējums šai teksta daļai. Pārtraukumi ir pieejami zem komandas break. Lapas puses pārāvums, kolonnas pārāvums. Es ieliku kursoru pirmajā kolonnā un uzstādīšu ar varu pāraušu šo te kolonnu. Līdz šim pārtraukumam pirmajā slejā paliek iepriekšējais teksts, viss pārējais pārceļās uz otru sleju. Atcēlu. Kā darbojas lapas puses pārtraukums? Nolieku kursoru pirms virsraksta, ar kuru man jāsāk jauna lapa, un nospiežu komandu Page Break. Teksts pārlec uz jaunu lapu tālākais. Šajā vietā, kurā es biju nospiedusi Page Break, ielieku šādu te aizzīme. To var redzēt tikai tad, ja ir ieslēgti neredzamie vadības simboli. Uz drukas šāds uzraksts neparādās. Iezīmējot Page Break, poga backspace vai delete, var nodzēst to. Tālāk mums ir pieejams līniju numurēšana. Piemēram, turpināšanās. Sanumurētas rindiņas dokumentā.
Kāds pielietojums nemācējuši pateikt. Tālāk komanda vārdu pārnešana. Iezīmējuši tekstu un mums piedāvā automātiski pārnest vārdus. Ir ievietojies vārdu pārnešanas simbols defise. Atcelšu, vēl ir iespēja pārnest vārdus manuāli, kur dators piedāvā apstiprināt vai ne pārnešanu tieši šajā vietā, un tā katram vārdam. Tas ir laikietilpīgi lielam tekstam un nav izdevīgi. Apstiprināju. Nē, visu dokumentu neskatīsimies. Pārnešana pabeigta iezīmētai teksta daļai. Atcelšu. Tālāk visam dokumentam var uzlikt uz ūdens zīmes. Tas ir, lai kopējot vai drukājot nevarētu tekstu ļauni sakot nozagt. Un, ja nepatīk piedāvātie varianti, var uzlikt lietotāja ūdens zīmi, kur ievedam savu izvēlētu tekstu. Visai lapas pusē var izvēlēties fona krāsu. Tas būtu vajadzīgs visam dokumentam. Tas būtu vajadzīgs, ja šis dokuments tiks publicēts, piemēram, internetā. Tālāk ir iespēja lapas puses apmale. Izvēlamies kasti, ēnainu, telpisku, bet to labāk var redzēt, ja ir izvēlēta kāda speciāla līnija, kāda īpaša krāsa, tad šie efekti ir vieglāk pamanāmi. Var līniju zīmēt apmali tikai jūsu izvēlētajā pusē, ieslēgt un izslēgt klikšķinot uz līnijām vai uz ikonām, bet ir arī pieejami mākslinieciskie stili. Varbūt tas nav pats jautrākais stils, un arī izmantot šos te dažādos variantus. Vienmēr tiek piedāvāts visam dokumentam šai sekcijai, pirmai lapai šīs sekcijas vai visām lapām šīs sekcijas izņemot pirmo. Es neapstiprināšu šo apmali. Ja man ir kursors kādā rindkopā, es varu uzstādīt rindkopas kreisās atkāpes palielināt, labās atkāpes palielināt, vai arī samazināt, izbraucot ārpus rakstlaukuma. Ļoti bieži virsraksta rindām ir jāuzliek atkāpe pirms vai atkāpe pēc virsraksta rindas. Atlikušās ikonas šajā līdzināšanas grupā ir domāts, ja tekstā ir iesprausts kāds attēls vai zīmējums vai kāds cits objekts. Ļoti bieži dokumentam vajag izveidot galveni un kājiņu, jeb virs teksta tādu iespraudumu, kurš atkārtojas pa visām lapām. Piemēram, grāmatas nosaukums. Šobrīd es izvēlēšos tukšo variantu, bet ir vienmēr paredzēts jau ar kaut kādām sagatavītēm. Kādi teksti tur varētu parādīties. Tukšajā variantā, iecentrējot, ierakstīšu tekstu mācību priekšmets datormācība. Tad, kad mums ir jau izveidots šis te galvene, header, var veikt noformējumu. Var pārvietoties ar komandām uz footer, atverās dizaina cilni, kurā šo te noformējumu var veikt. Var izvēlēties atšķirīgus pirmās lapas noformējumu, parasti tad šo te galveni vai kājienu neizspīdina. Var izvēlēties atšķirīgu pār- un nepārlapas noformējumu. Šobrīd var rādīt mums dokumenta tekstu vai nerādīt. Ar dubultu klikšķi var pārvietoties dokumenta tekstā. Vēl ir iespējams ievietot lapas puses numuru dokumentā augšā, apakšā. Piemēram, liksim apakšā, labajā malā, kā arī šo te lapas puses numuru, šeit arī piedāvāts, var noformēt. Lapas puses var numurēt ar skaitļiem, burtiem,
īpašiem simboliem, robežu cipariem. Var iekļaut nodaļas numuru, lietojot kādu atdalītāju, ja nodaļas virsraksts ir noformēts stilā heading. Piemēram, 1/1 vai kādu citu variantu. Lapus numurēt var sākot no iepriekšējās sekcijas, turpinot iepriekšējo sekciju vai sākot ar jūsu izvēlēto numuru. Piemēram, ja es tagad uzstādīšu, lai pirmā lapa sākas ar numuru 2, apstiprinu pirmajai lapai numurs 2. Bet loģiskāk būtu, protams, numurs 1. Kā lietot lapušu pārtraukumus? Mēs neizrunājam visas breika iespējas. Dokumentu ir iespējams dalīt sekcijās. Ielikšu pirms vārda tekstā, pirms virsraksta sekcijas pārtraukuma tipu next page. Dokumentu sekcijas ir tāda teksta daļa, kurai var veidot savādāku formatējumu nekā pārējiem tekstam. Bet ir noteikti jānorāda, kur mums šī sekcija beigsies. Savādāk sekcija turpinās līdz dokumenta beigām. Pie nākošā virsraksta atkārtot ielikšu section break next page. Ja mēs tagad pārslēdzam teksta orientāciju vidējā sekcijā, kursors atrodas, samazināšu zoomu. Vidējā sekcija mums ir lapas puses horizontāli. Tā mēs varam ielikt atšķirīgi noformējumu. Palielināt var arī turot kontrolu taustiņu, skritinot skritulīti. Ja mums ir vajadzīgs kāds īpašs noformējums šai te vidējai sekcijai, es ieklikšķinu galvenē, atslēdzu header un footer noformēšanas cilnē, sasaisti ar iepriekšējo sekciju un arī to pašu veicu ieklikšķinot trešajā sekcijā sasaisti ar iepriekšējo sekciju. Tagad otrās sekcijas noformējumu es varu mainīt galvenai pēc manas izvēles. Nodzēsu datormācību 3. un 1. sekcijai. Datormācība augšā ir redzama. Līdzīgi var rīkoties ar dokumentu kājieni, piemēram, atteikties numurēt kādu sekciju. Atslēdzu sasaisti ar iepriekšējo sekciju, arī 3. sekcijai atslēdzu sasaisti ar iepriekšējo ar otro un nodzēšu, piemēram, lapas puses numuru. Lapas puses numuri paliek tikai 1. un 3. sekcijā, tajās lapās, kas mums ir vertikāls. Pa sekcijām var un galvenajiem kājieniem pārvietoties ar pogām Previous Next, ne tikai skritinot, un var arī pārvietoties lapā no galvenas uz kājienu, pārlecot ar šīm te pogām Go To. Var izmainīt dokumentam, cik lielā atkāpē no pašas lapas malas ir šie te header un footer. Vēl viena būtiska dokumentu noformēšanas daļa ir vēres. Tas ir atsauces, zemsvītras atsauces, kā tas izskatās dabā. Izgriezīšu šo te paskaidrojošo tekstu aiz vārdiņu vēres. Izdzēsīšu liekās iekavas ar Ctrl+X izgriezu tekstu un tagad ievietoju references insert footnote. Ctrl+V ielīmēju paskaidrojumu. Šī te skaitliskā aizīmīte īstenībā var būt gan skaitlis, gan kāda rakstzīmu kombinācija. Atkārtošu Ctrl+X izgriezu, nodzēsu liekās iekavas un šeit ielieku insert footnote, zemsvītras atsauci, kurā iekopēju paskaidrojošo tekstu. Pārlikts starp atsauces aizīmēm var ar dubult klikšķi, piebraucot tuvāk šai te mūsu viennieciņam redzams atsauces saturs. Dokumenta beigās
var arī veidot endnotes, dokumenta beigu atsauces. Tad ir jāizvēlās komanda insert endnote un rakstu beigu atsauce vai arī autors vai kas tur ir vajadzīgs šajā te paskaidrojošā tekstā. Šobrīd endnotes numurējās ar simboliem I. Ja vajag pārformēt šo te izskatu, var izsaukt footnote un endnote formatēšanas logu un izvēlēties, kāds būs šo te beigu atsauču noformējums. Varam, piemēram, apstiprināt, paņemt ar burtiem vai arī kādu specifisku savu simbolu izvēlētu, jebkuru. Var numurēt turpinoties pa visām lapām vai arī no katras sekcijas atsākt no jauna. Pielietot šos te izmaiņas tikai šai sekcijai vai visam dokumentam. Ja ir veiktas izmaiņas šajā logā, spiežam logu apply. Nomainījās simbols uz lielajiem alfabēta burtiem. Tikpat labi var izmantot pogu konvertēt, tas ir piedāvā visas footnotes pārveidot pa endnotēm. Pamēģināsim. Aizvērsim ciet. Un dokumenta beigās ir nonākušas visas mūsu zemesvītras atsauces. Atcelšu vai arī noformēt, konvertēt visas endnotes pa footnotēm vai arī samainīt vietām footnotes un endnotes. Zemesvītras vai beigu atsauces. Apstiprinu. Šoreiz viss beigu atsauces pārveidošu pa zemesvītras atsaucēm lapas pusē. Aizveru logu. Mums ir 3 atsauces, kas ir izveidojušās lapas puses apakšā.